Ārdavas muiža atrodas Preļu rajona Pelēču pagastā. Neorenesanses muižas ēka sākotnēji celta no 1860. līdz 63. gadam dišciltīgajai Molu ģimenei. Ārdavas muiža, jeb vēstures avotos minētā Juzefinovas muiža, ir piederējusi Hieronīmam Fondermohlim un viņa sievai Veronikai Letīcijai Fondermohlei, kuri valdīja arī Višķos. Kopumā viņiem piederēja 18 īpašumi. Pēdējais tās īpašnieks muižu atdāvināja valstī, kur turpmāk tika ierīkota skola zemnieku bērniem. Līdz 2003. gadam te atradās Ārdavas pamatskola, arī bibliotēka un pasts. Tagad muižas komplekss pieder Maijai un Džeimi. Liels īpašums, lielu projektu un mērķu īstenošanai par 65 000 eiro, kā bija rakstīts sludinājuma portālā. Plašajā muižas ēkā ir 28 telpas 3 stāvos un pagrabstāvā. Īpašums sastāv no muižas ēkas, saimniecības ēkas, gandrīz 4 hektāri zemes, parka un 3 palīgēkām. Muiža piedāvā plašas perspektīvas turisma nozarē, jo atrodas gleznainā vietā, kur valda dabas miers un klusums. Tikai 15 km attālumā atrodas skaistā Aglonas baznīca, kas ir populārākais svētceļnieku galamērķis Latvijā. Līdz otrai lielākajai Latvijas pilsētai Daugavpilī – 35 km. Kopš 2003. gada Ārdavas muižas durvis bija slēgtas. Maija un Džeimijs atzīst, ka informācija par Ārdavas muižu ir skopa. Mums pagaidām vēl nav pietiekami daudz informācijas, lai mēs visu apkopotu un visu spētu izstāstīt. Bet mēs esam priecīgi, ka mums cilvēki uzraksta, ka cilvēki pie mums atnāk un pastāsta un padalās ar informāciju par to, ko viņi zina vai par to, ko viņi ir dzirdējuši, sacīja muižas īpašnieki. Zināms, ka tā celta un ka piederēja muižnieku Molu dzimtei. Ka no paša sākuma muižā bija skola, kurā mācīja krievu valodu kalpu bērniem un arī muižniekiem. Savukārt muižas labajā austrumu spārnā ir neliels bojājums, kas radies 43. gadā, kad kara laikā tika uzspridzināts vagons blakus dzelzceļa sliedēm. Līdz šim jaunie Ārdavas muižas saimnieki iztīrījuši lielāko daļu iekštelpu, saveduši kārtībā elektrību. Tie ir tikai pirmie mazie solīši muižas atjaunošanā. Priekšā vēl daudz darba, bet vēl lielāks ir nepieciešamā finansējuma apjoms. Jūs šeit mācējāties? Jūs šeit mācējāties? Mēs nemācējāmies. Mums nē. Mums jau bērni vajadzēja. Ieguldītie pūliņi nav tikai paredzēti, lai tikai atjaunotu aplastas ēkas, bet arī lai piešķirtu jaunu dzīvību mazajam Ārdavas ciemam Latgalē. Īpašnieki ir izlēmuši iegādāties Ārdavas muižu, un galvenais iemesls šim solim ir Džeimijs, kurš ir izrādījis īpašu aizrautību pret Latviju. Viņš jūt īpašu saikni ar Preļu novadu, kurā atrodas Ārdavas muiža, jo tas ir viņa sievas Maijas dzimtā piederības novads. Bet runājot par Ārdavu, Ārdava ir ciems Preļu novada Pelēču pagastā. Izvietojies pagasta austrumdaļā pie dzelzceļa stacijas Ārdava. Apdzīvotā vieta veidojusies ap bijušās Juzefinovas muižas centru pēc dzelzceļa līnijas atklāšanas. Ciems izaudzis padomju gados kā Ārdavas ciema padomes centrs.
Tagad Ārdavas muiža ir vietējas nozīmes kultūra vēstures piemineklis. Lai paplašinātu Ārdavas muižas atpazīstamību un apkopotu tās bagāto vēsturisko mantojumu un stāstus, muiža ir kļuvusi par dalībnieci Latvijas piļu un muižu asociācijā. Turklāt, tā ir aktivizējusies piedaloties akcijā Apceļo Latvijas pilis un muižas 2023, kuras ietvaros tiek popularizētas un apskatāmas dažādas pils un muižas visā valstī. Lai tuvinātu sabiedrību Ārdavas muižas vēsturiskajam bagāžam, tika rīkota atvērto durvju diena, kurā norisinājās dažādas meistarklases un aktivitātes. Protams, viesu sagaidīšana un viņu komforts ir galvenā prioritāte. Saimnieki jau ir iegādājušies vairākas nepieciešamās lietas, lai atvērtu muižas kafejnīcu. Turklāt plāno nodrošināt viesiem viesnīcas tipa istabiņas, lai būtu iespēja ne tikai apmeklēt Ārdavas muižu, bet arī palikt un baudīt to vairākas naktis. Mūsu filmas otrā daļa būs veltīta stāstam par dzīvi Ārdavas pamatskolā, ko savai ģimenei pastāstījusi Lidija Odeiko un Vija Liepa. Šis stāsts publicēts Ārdavas muižas mājaslapā, sadaļā par mums. Tajā pašā laikā mēs uzkāpsim uz otro stāvu un apskatīsim muižas kreiso spārnu. Kā parasti, mēs nedaudz pastrādājām pie veco fotogrāfiju krāsu korekcijas. Идем поднимемся, под открыто. Такая интересная ступенька. Helēna Broka bija Lielo Leimaņu ciema zemnieka meita. Alberts Odeiko bija Rīgas fabrikas strādnieka dēls. Helēna un Alberts iepazinās Aglonā un tur apprecējās 1927. gadā. Viņi dzīvoja Somersetā, kur 1930. gadā piedzima viņu vecākā meita Lidija un otrā meita Vija. Trīsdesmit ceturtajā gadā Helēna tika norīkota par Ārdavas pamatskolas direktori. Ģimenes dzīvoklis, skatoties no priekšpuses, aizņēma kreiso spārnu. Gaitenis veda pa centru no centrālās ēkas līdz koka verandai. Ēkas priekšpusē atradās Helēnas birojs, ēdamistaba un virtuve. Gaiteņa pretējā pusē bija guļamistaba vecākiem un vēl viena meitenēm. Birojs kalpoja arī kā dzīvojamā istaba. Pēc padomju iebrukuma 40. gada pavasarī Helēna tika pazemināta no direktoras, taču viņai ļāva palikt par skolotāju. Viņu nomainīja skolotājs vārdā Jačuks. Skola bija Ārdavas dzīves centrs, kalpoja arī kā kopienas zāle un pasākumu centrs kāzām, ballītēm un tamlīdzīgiem pasākumiem, un tā bija rosīga visu gadu. Gaisma ar petrolejas lampām bija līdz vācu okupācijai, kad muižas ēkā tika uzstādīts ģenerators. Bija liela, dziļa aka saldūdens ieguvēja. Lietus ūdens tika savākts no notekcaurulēm un izmantots veļas mazgāšanai, jo tajā trūka kalcija un tas padarīja drēbes mīkstākas. 41. gada vasarā Helēna ar meitenēm uzturējās pie Donāta Lielajos Leimaņos, kad vācieši iebruka un izspieda padomju varu. Šīs nesaskaņas laikā viņi bija spiesti slēpties mežā. Kad viņi beidzot atgriezās mājās Ārdavā, viņi atklāja, ka Helēna ir bijusi padomju masu deportāciju sarakstā. Nē, paldies, mēs no vienas varam. Mēs no vienas varam. Mēs tas varējām. Nu jā, tāpēc tas ir tiem, kuriem ir zemes hemoglobīns, jālieto zemes. Padomju karavīri bija ieradušies viņu meklēt muižā pirms atkāpšanās no vāciešiem. Dzīvoklī tika veikta kratīšana,
un daudzas personīgās mantas, piemēram, ģimenes fotoalbumi, tika nozagtas vai iznīcinātas. Alberts un Helēna ļoti rūpējās par to, lai mūža un īpašumi vienmēr būtu tīri un labi uzturēti. Ēka no iekšpuses un ārpuses tika nokrāsota baltā krāsā. Salona krāsa tika atsvaidzināta katru 2. gadu. Koka grīdām bija sarežģīts parketa dizains. Kad 44. gada augustā Vācijas austrumu fronte sāka sabrukt un tuvojās padomju vara, Helēna drošības nolūkos aizveda meitenes atpakaļ uz vecāku mājām. Viņa atgriezās Ardavā, kur vācieši gatavojās atkāpties. Zinot, ka viņa ir padomju mērķis, viņi piedāvāja viņu paņemt sev līdzi un teica, ka viņai vajadzētu paņemt bērnus, lai viņi netiktu šķirti. Viņi savāca segās nepieciešamās lietas un iekrāva kravas automašīnā uz Daugavpili. Vācieši viņus no Daugavpils aizveda uz fermu Vidzemē, kur viņi nedēļu slēpās, pirms karavīri atgriezās un aizveda uz Rīgu. Odeiko ģimene devās uz Vīni Austrijā, kur Helēna atrada darbu, bet meitenes palika fermā tuvējā Ramzavā. Pavasarī viņas pārcēlās uz fermu netālu no Fleišvangenas Vācijā, un pēc kara beigām meitenes varēja atsākt latviešu skolu tuvējā Ebenvēlerā. Helēna un Vija no Vācijas devās uz Amerikas Savienotajām valstīm 1950. gadā. Paldies, ka noskatījāties šo video. Tas ir bijis prieks iedziļināties mūžas vēsturē un skaistajā apkārtnē. Mēs vēlamies novēlēt Ardavas mūžai tālāku attīstību. Tā ir vieta, kurā pulso pagātne, bet vienlaikus tai ir arī spilgti nākotnes perspektīvas. Lai šī vieta turpinātu kalpot kultūras mantojumam un piedāvātu vērtīgu pieredzi ikvienam, kas to apmeklē. Paldies! Un atcerieties, ka viss tikai sākas.